Es arī dēļ savām atkarībām, kuras man bija, es nokļūtu tā, ka es paspēju padzīvot uz ielas. Bet tajā pašā laikā caur šo tagad jau būdams ar Dievu un saprotot, ka Dievs man ir aicinājis, toties viņš man dod zināšanas, kā uzrunāt šos cilvēkus, kas uz ielas. Jo es tur biju. Šiem cilvēkiem nevajag varbūt gudrus bībeles citātus sitēt. Viņiem vajag sirdi. Viņiem vajag sirdi. Patiesa sirdi, kurā nevis izrāda, bet patiesi mīl. Protams, nevienmēr nav, pirmām kārtām ir vēl viena lieta. Mēs zinām, ka ne mēs vedam cilvēkus pie Kristus, bet pats Tēvs aicina. Un reizēm mēs ar savu iniciatīvu izdarām kaut ko ne tā. Tāpēc mums ir, kā saka, mums ir jāiepazīst Tēvs, jāiepazīst Viņš. Un jāklausās, un jāklausās Dievam, ko Dievs saka, kā runāt un ko. Jā, es savā dzīvē esmu bijis gan augšā, gan lejā, un visu laiku tā bijis tās, kā saka, ka es minēju vienreiz, ka es teicu, es biju profesionāls kalnā kāpējs un kalnā nokāpējs.